Kas ir lepns latviešu valodā? Ņemsim palīgā latviešu valodas vārdu skaidrojošo vārnīcu. Lepns ir tāds, kura izturēšanās, rīcība, runa ir pašapzinīga. Tāds, kuram ir dziļas pašcieņas jūtas. Tāds, kurš ir pārāks par citiem. Tāds, kas ir ievērojams sabiedrībā. Šo visu pilnīgi noteikti mēs, tukumnieki, vecāki un audzēkņi, apmēram 20 gadu garumā varam roku uz sirdi uzliekot, attiecināt uz mūsu treneri Mariku Lavrinoviču, kur vēlamies pieteikt Latvijas lepnumam nominācijā Vairāk par pienākumu. Mareks izauga kuplā 4 bērnu ģimenē, kur mamma vienmēr klātesoša, mīļa, gādīga, ģimeniska. Bet tēvs izcils ģitārists, vēlāk perfekts treneris savam dēlam Marekam un virknei sabiedrības tukumā. Varbūt tieši tas motivē un liek arī pašam kļūt par izcilu savas jomas meistaru un vairāk kārtēju Latvijas un Eiropas čempionu vienā no agresīvākajiem pilna kontakta karatē veidiem – Kyokushinkai, kur savienojas spēks un prāts, disciplīna un stingrība pret sevi. Milzīgs darbs un gribas spēks, cīņa ar savu nevaru, pietiek, negribu, kontroli pār ķermeņa sāpēm un kontroli pār prātu, domām un jūtām. Katrs vājuma brīdis, katrs sāpes izrādīšana var būt zaude uz tatamī. Mareks ir jauns cilvēks, bet jau ir sensejs. Viņam ir 4. dans, ko ieguva nekur citur kā Japānā, pie karatē virziena aizsācējiem, pašiem stingrākiem vērtētājiem un guru šajā jomā. Mūsu sensejs ir ar milzīgu treneru pieredzi vismaz 20 gadu garumā. Varam droši apgalvot, ka ir izaudzinājis veselu tukumnieku paudzi, mūsu sabiedrību, kuriem nav svešs sports, nav svešs rūdījums, gods, spēks un veselais saprāts spēka pielietošanā. Mareks ir daudzšķautņaina personība. No vienas puses viņš ir spēks, viņš ir stingrība, totāla emociju un jūtu kontrole. No otras viņš ir dziedātājs un mūziķis ar jūtīgo dzejnieka un filozofu dvēseli. Neviens procents uz sacensībām vai nometne nepaiet bez dzīsmes. Treneris prot skaisti dziedāt un tāpat spēlē ģitāru. Ir novadījis burvīgs koncerts vecākiem nometnes beigās. Pirmo reizi es uz treniņiem atnācu 2014. gadā. Es nezinu, cik es būtu atkarīgs no šī sporta veida, ja man nebūtu paveicies trenēties Mareka vadībā. Treneris Mareks privātajā dzīvē ir ne tikai izcils treneris, bet arī mīlošs tēvs, kā arī talantīgs sportists un skolotājs. Mareks vienmēr ir bijis pozitīvs, inteliģents, patīkams cilvēks ar labu humora izjūtu. Mareks spēja atrast individuālu pieeju katram savam audzēknim, iedot padomu, atbalstīt, un tas ir par jebkuru tēmu, ne tikai treniņu ziņā. Un tieši tāpēc priekš manis viņš ir ne tikai kā izcils treneris, bet arī kā viens no savas ģimenes. Ar viņu lepojas ik katrs, ar viņa sasniegumiem sportā, ar viņa apņēmību kā organizatoru, ar viņa entuziasmu. Tas ir neizsakāmi vārdos, kāds viņš ir un kāda ir viņa ikdiena, jo priekš tā tiešām nepietiks atmiņas telefonā. Viņš vienmēr būs mums, saviem audzēkļiem, kā ceļvedis dzīvē, jo ar tādu cilvēku no šī cilvēka tikai vajag ņemt piemēru un lepoties. Vairāk tādus cilvēkus uz zemes. Mareks ir bagāts cilvēks. Viņš ir bagāts sirdī un dvēselē. Viņš ir piemērs ne tikai sportā, bet arī ikdienā un cilvēcību ziņā. Mareks ir cilvēks, kas prot atbalstīt, vienmēr ieteiks pareizo padomu. Viņam piemīt ļoti daudz īpašības, par kuriem var stāstīt ļoti gari un ļoti plaši. Kāpēc ar viņu var lepoties? Mareks ir entuziasts. Viņš iedvesmo cilvēkus būt labākiem nekā viņi ir. Viņš spēj attīstīt cilvēkā labākās viņa kvalitātes. Ar viņu var lepoties ne tikai par sasniegumu sportā, bet arī par piemēru ģimenes ziņā. Viņš ir ieguldījis ļoti daudz darba mūsu visu izaugsmē. Bērni raksturo treneri kā stingru, disciplīnu, kārtību un paklausību prasošu, bet arī atbalstošu, jauku, iejūtīgu, savu darbu un ikvienu bērnu mīlošu. Lieliska kombinācija. Stingrs, bet taisnīgs.
Katrs otrais vecāks saskāries ar treneru iejotību un izpalīdzību. Ja nav ko uzvilkt uz sacensībām, nav kā tikt uz sacensībām, ja nav kā tikt līdz treniņiem vai no treniņiem līdz mājām, allaž tiks nogādāts, sveiks un vesels līdz pat pašām durvīm. Viņš risina daudzas sarežģītas situācijas. Piemēram, pazuda audzēknis, 6 gadi. Pēc treniņiem devās nezināmā virzienā. Tūlīt pat organizēti plaša mēroga meklējumi. Ātri vien bērns atrasts un sildās mašīnā. Šādu un citu stāstu ir daudz, ka treneris ir ne tikai treneris, bet arī glābējs, tēvs, aizstāvis, draugs. Mūsu treneris ir noteikti cilvēks ar lielu un atvērtu sirdi. Apveltīts ar labu humoru izjūtu. Katrs bērns zina Marekas pārnotos teicienus. Jāstrādā tā, ka puts pamutnā kārā. Viņš ir foršs ļoti. Vai ļoti foršs ļoti? Jā, arī smieklīgs. Viņš ir smieklīgs un bieži jokojās. Foršs, jauks, Jāmē! smieklīgs. Presīgs! Un viņš ir ļoti stiprs. Treneris ļoti stiprs. Smieklīgs, jauks. Bīstams. Jā, bīstams. Treneris ir foršs un stiprs, jā. Man ir intereses ar Japānu un Ķīna, un man ir intereses karate. Labākais treneris, kas vai būtu viņš, es pie viņa trenējos 8 gadus un pie viņa nekad nav kā laicīgi. Mareks ir viens no retajiem treneriem, iespējams vienīgais, kurš uzņem savā saimē bērnus ar īpašām vajadzībām un veic mūsdienu sabiedrībā tik svarīgo, iekļaujošo darbu, kas prasa milzīgu pacietību un iejūtību. Mūsu klubā ir audzēkņi, kam ir dažādi attīstības vai iedzimtie traucējumi, taču šeit, Bushido kluba treniņos, viņi jūtas novērtēti, atbalstīti, pieņemti un līdzīgi visiem citiem. Viņi ir spārnoti un vajadzīgi, kas ir nenovērtējami. Bieži saka, ka treneri tiecas pēc slavas, viņiem jau vajag tikai gatavos čempionus, bet Mareks strādā ar jebkuru un ikvienu. Katrs ir gaidīts un padarīts par sevis paša labāko versiju. Pieņemt un cienīt visus un ikvienu. Lūk, ir viņa devīze. Mums kā sabiedrībai ir ko mācīties. Tāpat treneris ir uzņēmis savā saimē ukraiņu bērnus, kas savā dzimtenē nodarbojās ar šo sporta veidu. Un arī tagad viņi var veiksmīgi turpināt kvalitatīvas un attīstošas treniņus Latvijā. Dažs labs jaunpienācējs var pateikt, nekad nedomāju, ka sports man var tā aizraut. Taču pēc 2-3 mēnešiem ar Mareku attieksme pret sportu, pret veselīgo dzīvesveidu mainās par 180 grādiem. Sufijas gudrība vēsta. Cilvēks nav tas, ko viņš runā, un nav tas, pēc kā viņš izskatās. Tā ir īpašā maģiskā atmosfēra, kas rodas viņa klātbūtnē. Lūk, tas ir īstais pierādījums, jo neviens nevar radīt atmosfēru, kas nav viņa paša būtība. Tieši sensejs Mareks var radīt šo īpašo, cilvēku mīlošo, novērtējošo, bet nevērtējošo, cilvēka bezieru un pieņemošo un cienošo atmosfēru ar beznosacījumu mīlestību, ko ieaudzina lēnprātīgā, mierīgā, bezgala pārdomātā, uz disciplīnu balstītā austrumu kultūra, kas vies cauri Kyokushinkai mākslai, cauri katram treniņam un katram audzēknim no paaudzes paaudzē. Lai pietiek spēka un veselības mūsu trenerim, sensejam Marekam, audzināt mazos tukumniekus par vienkārši labiem un izciliem cilvēkiem. Lepojamies! Audzēkņu vecāki un entie bijušie, kā arī esošie audzēkņi.